Lācis gūst 8. mainieku punktu. Pazaudē bumbu, Rīgbergs pārtvērta bumba, bet šeit lieliski nostrādāja aizsardzībā Hīns. Spēlē līdz galam un neļauj viegli gūt punktus. Skujam iespējams, ka bumbu pārsvars, bet, protams, ne tikai pirmā ceturdaļa rīt un visu galvenā cīņa joprojām priekšā. Šulcs garām gājienā, dabu bumbu Rozā un vēl stāsies uz līnijas. Tas nav precīzi, bumba ielas rokās Šulcam, kurš vērt bumbu pār laukumam, sāsina un viegli gūst punktus. Kārtējais Alamāns piespēlē Rīgbergam, kurš dodas garām gājienā, tiek līdz apakšai un, neraugoties uz pretestību, pievienojās ārzemnieki, konkrēti vidēji spēlē Zeļi, ieguvuši 82 punktus. 83 punktus. Savas karjeras laikā spēlē kādās ārzemēs. Šis bosniešu basketbols līdz šim spēlēja Serbijā 2 sezonās. Bet šogad krietni tālāk devies no dzimtenes un pārstāv Igaunijas klubu Viimsi. Bet lēnām pārved bumbu pāri laukumam. 5 sekundes vēl. Vītols garām gājienā tiek līdz apakšai un tiek arī līdz gūtiem punktiem. 57 Rīgas Zeļiem no spēles un tos aizmeta garām. Vienīgos punktus, ko guva, tos guva ar sodametieniem. Koks gūst punktus no groza apakšas un vēl vienu varēs pievienot no sodametienu līnijas, jo Zigmāram Raimam fiksēts punkti un tomēr šo 2 vīri iespēto ļoti solīds rādītājs 7 no 14. Trāpīt. Tagad beidzot arī kāds cits spēlētājs izceļas ar tālmetienu. Tas ir Roberts Bērziņš. Viņam pirmie punkti no spēles. Hīns. Uz malu. Suns no tālienes met garām un atlikusī bumba pie Bērziņa. Viņš pats arī sāk uzbrukumu. Skuja. Lieliski nospēlē Skuja. Tomēr netik lieliski, jo fiksēts tehniskais brāķītis. Kopumā Zeļi pieļauj pirmajā puslaikā šeit. Lieliski darbība aizsardzībā Skujam. Domāju, ka Latvijas līdzjutējiem kopumā Skuja tieši ar savām darbībām aizsardzībā vairāk palika atmiņā no debijas Latvijas izlasē. Šeit vēlreiz komandu atstarpe Pīnētē no tālienes. Vēl vairāk pietuvina šiem 30 punktiem. Otro reizi šodien un līdz ar to atkārto savu rezultatīvāko spēli sezonā. Dāvids Vīksne triec bumbu grozā no augšas. Alamans meklē piespēli, atrod grozā apakšā vienu no mazākiem vīriem laukumā, kurš pēc tam kļūdās piespēlē. Kāda epizode Rīgas Zeļiem! Droši vien skaistākais danks šajā sezonā. Sagādā vēl vienu uzbrukumu savai komandai. Rīgbergs spēlē 1-1. Labs pagrieziens, ass pagrieziens, un tas arī ļauj gūt punktus. Vairāk tālu uz priekšu, lai kaut ko ļoti konkrēti plānot, bet nešaubos, ka Mārķiem Gulbi ir kāds plāns, ir kaut kas padomā dažādiem scenārijiem. Lācis šeit gūst punktus, šoreiz dažādi Zeļu spēlētāji šodien guvuši vismaz 10 punktus. Vēl viena pārtvērt bumba Skujam, 5. pēc kārtas. Vēl viens gaišiņš un šoreiz gan trieciens grozā no augšas. Lācis pabeidz uzbrukumu ar slam dunk. Zeļu līdzstēji varētu arī sākt gaidīt 100. Līdz tam vēl palikuši 3 punkti.